Šīsdienas tēma – dokumenta rādītāja veidošana. Lai pārvietotos pa dokumentu, ir iespējams ieslēgt navigācijas paneli. Sadaļa View, navigācijas panelis. Tā kā man ir nodaļa virsraksti noformēti ar virsrakstu stiliem, tad es varu pārvietoties pa dokumentu, navigācijas panelī spiežot uz attiecīgā nodaļas virsraksta. Augšējā bultiņa ir uz pašu sākumu. Vēl var ieslēgt lapas pušu skatu un meklēšanas skatu, kur ierakst konkrētu tekstu, ko meklē. Ja navigācijas panelis nav redzams, viņu var arī ieslēgt, nospiežot taustiņus Ctrl+F meklēšanu un pārslēgties uz navigāciju pa visu dokumentu. Kādreiz vajadzīgs pārskatīt visu dokumentu, lai iziet cauri visiem attēliem, visām tabulām. Kā to var ātri izdarīt? Labajā pusē poga izvēlēties meklējamo objektu, piemēram, attēlus. Un tad šīs bultiņas kļūst par gaiši zilām, jo ir izvēlēts konkrēts meklējamais attēls un pārvietoties uz leju, uz augšu. Viens pēc otra tiek pārskatīti attēli. Var nomainīt uz tabulu meklēšanu un pārvietojamies pa tabulām. Kad vairāk nav atrodami objekti, tālāk arī nepārslēdzās. Lai sanumurētu tabulas, attēlus un izveidot automātiskos rādītājus, noteikti ir vajadzīgs izveidot numurētus uzrakstus. Sadaļā references izvēlamies komandu Insert Caption. Ja mēs neko nemainam, tad sākumā vienmēr tiek piedāvāti vienādojumi, attēli un tabulas tajā valodā, kādā jums ir uzinstalēts Microsoft Office. Ja mēs atstājam attēlu krātuvīti, nosacīt sakot, nospiež OK, parādās numuriņš, un tas ir speciāls lauks. Bet es nevēlos ar parastiem numuriem numurēt šos uzrakstus, bet ir iespēja noformēt numuru, lai numurā būtu iekļauts nodaļas virsraksts un lai būtu arī sadalītājs. Mēs izvēlēsimies mūsu gadījumā punktu, kā to prasa studiju darba noformēšana. Okay? Un lai nosaukumā neparādītos šis te vārdiņš figūra. Kāpēc? Tāpēc, ka parasti metodiskajos norādījumos darba noformēšanai ir vajadzīgs punkts aiz numura un uzraksts latviski attēls. Tā turpinam pārvietoties pa attēliem un sanumurējam visus attēlus. Numurēšana tagad jau saglabājas mūsu uzstādījumu. Punkts, attēls. Un attiecīgi mums attēli numurējās nodaļas ietvaros. Insert Caption, OK, punkts, attēls. Un man bija vēl kāds attēls, Insert Caption, OK, punkts, attēls. Ja ir noformēti visi attēli, uzraksti zem attēliem ir izveidoti, tad var izveidot arī attēlu rādītāju. Izvēlamies attēlu un tabulu rādītāju izveidi un attiecīgi, lai šeit būtu attēls redzams, rādīt lapas puses numurus, līdzināt pa labo malu, savienotāja līnija un veidot sasaisti ar reālo lapas puses numuru. Apstiprinu. Kā izpaužās reālais, tas ir lauks, pelēks ieklišķinot iekšā ir lauks. Piedāvā Ctrl+Klik un mēs nonākam uz attiecīgo attēlu. Līdzīgi jārīkojās ar tabulām.
Insert caption, tikai šoreiz izvēlamies tabulu, lai mums būtu dažādi objekti, ko mēs numurējam. Pārliecināsimies, ka iekļaujot nodaļas numuru un atdalītāju punktu, apstiprinu. Punkts, atstarpe, tabula. Nākošo tabulu tieši tāpat, un uzreiz jau varam apstiprināt, jo uzstādījumi nav nomainīti. Un arī pēdējā trešā vietā, kas man ir izveidota, punkts, tabula, rakstam paši. Bet ir viena neliela problēma. Ieslēgšu neredzamos vadības simbolus. Tiek prasīts metodiskajos norādījumos, lai tabulas numurs un uzraksts tabula būtu līdzināti pa labo malu, bet tabulas nosaukums pa centru, bet lai nepazaudētu šo sastājumu starp numuru, tabulu un viņas nosaukumu, ir jāiztaisa viltība. Spiežu Shift Enter, un šis teksts ir kā viena rindkopa, rindiņas aplaušana. Shift Enter. Un šo te tabulas numuru es līdzināšu pēc labās malas un spiežu tabulogu. Izveidoju tabulācijas iezīmi pēc labās malas. Turpinot. Shift Enter. Tabuloga. Shift Enter. Neizdevās. Shift Enter. Šī te savādākā rindkopas iezīme. Rindas laušana. Un tagad tabulas ir klasiski noformētas tā, kā tas atbilst prasībām. Tikai ir vēl kāda papildus problēma. Šo te stilu, caption stilu, modificēšu, jo tomēr tas ir paredzēts modify, paredzēts ir melnā krāsā standarta teksts. Apstiprinu. Automātiski arī zem attēliem nomainījās uz melno krāsu. Izveidosim tabulu rādītāju. Insert. Tabula rādītājs, tabulas. Lapspus numuru rādīt, līdzināt pa labo malu, savienotāja līnija. Šablons mums ir redzams. Apstiprinu. Ir izveidot arī sasaist ar pašām tabulām, spiežot Ctrl, aizlec uz attiecīgo tabulu. Tālāk ir iespējams izveidot priekšmetu rādītāju. Kā tas izpaužās? Piemēram, iezīmēju vārdu, kuru es gribēšu tālāk uz viņu atsauci veidot. Mark Entry un rakstu galvenais ievads man būs priekšmets nominatīvā. Marķēju, aizveru. Šeit parādās tādas kodēts ieraksts, kurš ir redzams tikai tad, ja ir ieslēgti neredzamie vadības simboli. Ja viņi ir izslēgti, mēs to neredzam, uz drukas tāpatās nerādās. Šobrīd uzskatāmības dēļ atstāšu ieslēgtu. Piemēram, referents, Mark Entry, lapuse. Mark. Nu, un vēl kādu, piemēram, atsauces. Mark, nemainīšu, aizveru. Kā izskatīsies priekšmetu rādītājs? Insert index. Ja gribam līdzināt lapspušu numurs pēc labās malas, protams, mums nevajag divās kolonnās, svarīgi ir norādīt valodu, jo pēc tās valodas tiks alfabētiski sakārtot šie te indeksētie vārdi, ja priekšmeti. Apstiprinu, un mums ir priekšmetu saraksts. Uz šīm te lapas pušu norādēm netiek veidota hipersaite, uz viņām nevar pārlikt.
Ja būs vairākās lapas pusēs vairākas norādes uz vienu to pašu priekšmetu, jeb vārdu, piemēram, atsaucas, jūs būsiet ievietojis, tad šeit parādīsies vairākas reizes lapušu numuru atdalīt ar komatiem. Tā veido rādītājus dažādus. Dažkārt rodas vajadzība samainīt, piemēram, tabulas ar vietām. Es izgriezīšu tabulu Ctrl X no šīs vietas un ievietošu viņu, piemēram, citā nodaļā. Bet automātiski šis te lauks nav pārnumurējies, kaut arī tabula ir nonākusi 4. nodaļā. Pārkopēsim arī attēlus, piemēram, uz 2. nodaļu, un automātiski numerācija nenomainās. Te ir divas viltības. Viena viltība ir atjaunināt, jeb updeitot visus automātiskās numerācijas, iezīmējam visu tekstu Ctrl A, spiežam kaut kur, kur apmēram ir lauks, labo pogu un update field. Un prasam atjaunot visas ievadāmās tabulas. Un cik reizes mums šīs ievadāmās tabulas ir dokumentā, tik reizes arī tiks atjaunotas gan pašas tabulas, gan arī lauku uzraksti. Pamēģināsim vēlreiz samainīt kaut ko vietām. Attēls ar visu parakstu. Tātad 2, 2, 2, 1. Un ir otra iespēja, kā krāpties, kā atjaunināt tikai šos te numuriņus. Lai numurējas automātiski, paņemam failu, print un it kā aplūkojam priekšskatījumu daļu. Un šajā brīdī, kamēr mēs aplūkojam priekšskatījumu daļu, visi numuri ir pārnumurējušies pareizi un pēc kārtas. Paldies par uzmanību!